Čau! Mans vārds ir Lauris Zalants, un es esmu kampaņas Dzīvo dzīvi tīri, brīvi vēstnesis. Ziniet, statistika nav diezko spīdoša. Ir dzirdēti vairāki stāsti, kur narkotisko vielu lietošana sabojā cilvēka dzīvi. Viens no nesenākajiem ir, kur kāds jaunietis samiksējot vairākas narkotikas kopā, ko tautā sauc par kombo. Savu dzīvi ir sabojājis neatgriezeniski. Kas ir atkarība? Atkarība ir kā labirints, pa kuru maldies, lai meklētu izeju un atbildes, un vienmēr attopies pret jauniem šķēršļiem un strupceļiem. Tā ir slimība, kura ne tikai negatīvi ietekmē tavu fizisko un mentālo veselību, bet sabojā arī personiskās attiecības, ietekmē sociālās iespējas. Var nākties saskarties ar dažādām psihiskām problēmām un nereti noved pat līdz nāvei. Kas jauniešos izraisa šo te vēlmi lietot apreibinošās vielas? Kad mājās, skolā, daudz kur citur viss šķiet tumšs, tad viņi var meklēt patvērumu vai tādu tā kā aizbēgšanas sajūtu no realitātes, kas ir konflikti mājās, ģimenē, stress skolā, varbūt vienkārši vientulības sajūta. Kā vienaudžu spiediens un sociālie mediji var ietekmēt jauniešu attieksmi pret apreibinošajām vielām? Kas ir tie paši sociālie mediji, tās ir filmas, reklāmas, tas pats jauniešu spiediens, kas liek sakot tā saucamajiem trendiem. Trendus var saukt par dažādiem informācijas avotiem, arī to pašu jauniešu spiedienu, kas gala rezultātā ietekmē jauniešu attieksmi pret šīm apreibinošajām vielām. Tad beigās sanāk, ka ir vēlme līdzināties un grūtības pateikt nē. Kāpēc dzīvot dzīvi tīri, brīvi? Izvēloties dzīvot dzīvi tīri, brīvi, tu izvēlies dzīvot to apzināti un pilnvērtīgi. Tas nozīmē, ka tu izvēlies to dzīvot pozitīvās emocijās, ar smaidu sejā, ar prieku, mīlestību, ar iespējām. Šis ir lēmums, kas var mainīt visu tavu dzīvi. Dzīvot dzīvi tīri, brīvi. Tici man!